Labvakar! Šodien gribēju padalīties ar vienu vairākām domām, varbūt tās arī par to, kā tētis mūs mīl. Viņš ļoti mūs mīl un viņš grib, lai mēs vairāk un vairāk tuvojamies viņam. Bet kā to izdarīt? Es tādus jautājumus uzdot tēvam vienmēr. Vairāk un vairāk, ja mēs gribam un mīlam tēvu, ja, mūsu tēti, viņš vēlas atklātību mūsu starpā. Cilvēki pat starpā, tas notiek starp Dievu, starp mums, starp katru no mums. Tas viss notiek atklātībā. Tā ir atklātība. Un tad, kad mēs esam atklāti pret tēvu, es nezinu, es kādreiz pašā sākumā es domāju, ka viss ir tā, kaut kā tā reliģiozi, tā kaut kādas nolasīja kaut ko pateic tēvam, nāc viņu priekšā, vienkārši nolika savas vajadzības, nolika visu, ko tev vajag, un viss cauri. Tev nodziedāja kādu dziesmu, paslavēja bišķītiņu, un viss tāda rituāla gājiena bija man agrāk. Tas pašā sākumā kristietības, jo es nezināju, kā iet, jo mēs pieņemam Jēzu laukos, un laukos tas tieši jaunā paudze tikko sākās, tas bija vēl pats sākums, 90. gadu sākums. Es 93. pieņēmu Jēzu. Un tad mēs nezinājām, kā iet un ko darīt. Mums visādi varianti bija, bet tēvs ir tik labs un viņš tik ir mīlošs, ka viņš mūs veda pats, tikai mēs to nezinājām. Un laikam ejot, tas viss tika pazudis atkal. Un atkal atnāca šī te vienmulība, tāda viss vienāds, viss ir ne tāds, bet tētis viņš grib mūs mīlēt, un viņš grib, lai mēs atveram arvien vairāk un vairāk sirdi viņam, un viņš nevar nākt pie mums, ja mēs neesam atvērti viņu priekšā. Es gribēju teikt to, ka es kādreiz, liekuļoju, bet man ātri, pašā pat sākumā, neilgi pēc sākuma, teiksim tā, kad es staigātu vairāk ar tēvu gribēju, jo man bija redzams, es jau iepriekšējos video teicu par to, ka man bija redzamā veidā gandrīz vai sajūta tāda, ka es pieņēmu Jēzu, kāds bija. Un viņa mīlestība atbrīvo mūs no kaut kādas liekulības, no kaut kādas izlikšanās, no kaut kādām darbībām, kaut kādām virspusīgām darbībām. Mīlestība viņa tev atver sirdi, un viņa grib, lai tu atver sirdi vien vairāk un vairāk. Un es sapratu to, ka ir svarīgi atvērt vienkārši sirdi un runāt tēvam visu, ko tu domā. Vienalga visu, pilnīgi visu. Es esmu uz tēvu dusmojies, es esmu uz tēvu lamājies, es esmu visādi darījies ar tēvu, un nekad nav nebijis neviena reize, kad viņš man būtu kaut ko pateicis ar dusmām vai pateicis kaut kā. Viņš vienmēr izklausa, lai cik tev arī grūti būtu un lai cik tev arī labi būtu, viņš vienmēr uzklausa. Un tas ir pats foršākais. Tā es arī paliku atklāts, jo mīlestība ir atklātība. Mīlestība ir pastāstīt visu otram cilvēkam, teiksim pat, kad satiekas divi jaunieši vai jaunietis, vai vienalga, kurā vecumā satiekas divi mīloši cilvēki, viņi viens par otru grib zināt visu. Un tā arī ir mūsu tētis, viņš visu laiku grib, lai mēs izstāstam, viņš zina visu, protams, bet viņš grib, lai mēs paši izstāstam un dalamies ar viņu, jo viņam interesēs vienā filmā Māja, Hižina pa krieviski viņa nosaucās. Tur ir ļoti labi pateikts par to. Viņš teica, bet kāds man tolks jums teikt, ka jūs jau tāpat visu zinat. Man patīk, kā svētais gars pateic. Viņš saka, bet mēs to uz tevi klausamies, kā tas būtu pirmo reizi. Kā mēs nekad to nebūtu dzirdējuši. Man tas ļoti pieskārās, jo tētis, viņš ir tāds, viņš mūsos klausās, kā pirmo reizi tas būtu bijis. Viņš ar mums sajūsmāja. Viņš vienmēr ir, viņš nekad nav negatīvs. Viņš ir negatīvs uz ienaidniekiem. Jā, tas ir taisnība. Jā, viņš ir negatīvs uz tiem, kas dara nepareizas lietas. Bet arī tad viņš ir mīlošs. Mīloši, dusmīgs, kā Jēzus. Viņš izzina visus ar striķi, kurš bija ļoti spēcīgs, noteikti ļoti smags un trāpīja vienam otram arī. Bet viņš vienalga pateica, kāpēc viņš to izdarīja. Tas bija svētas dusmas. Jo tad, kad mums ir mīlestība, mums arī naids ļoti spēcīgs pret kaut ko negatīvu, netīru un nevajadzīgu. Tāpēc es arī
es sapratu to, ka būt atklātam Tēva priekšā ir ļoti vērtīgi, ļoti vajadzīgs. Tas mūs atbrīvo no daudz visādām problēmām, daudz varbūt esošajām problēmām atbrīvo. Tas atbrīvo arī no nākamajām problēmām un bijušajām. Tāpēc, ka tad, kad tu izlēji sirdi man Tēva priekšā, nevienam nedzirdot, tad tas ir visbrīnišķīgākais. Es to sapratu, un man tas tā patīk. Lai kas man ir sarūdis, tas, kas man ir noticis, es varu nākt Tēva priekšā un būt atklāts. To jau daudz mēs zinām, daudz to varbūt arī dara, bet tas ir ļoti svarīgi būt atklātam Tēva priekšā. Pati svarīgākā lieta es uzskatu, ka būt atklātam, jo man bija ļoti grūti sākumā atklāties Tēvam. Man bija bail, man bija nērti. Bet tad, kad mēs pārlauzam šo visu, tad ir ļoti viegli, tad ir tik super un tik forši, ka tu pasēdēji ar Tēvu parunāji. Vienkārši parunāji brīžiem, neko citu nevajag nemaz. Un tu esi zem tādas svaidījuma, tu jūti Tēvu klātbūt, viņa mīlestību, tu jūti tētis, tiešām tētis, viņš tev ir apskāvis, viņš tev ir apmīļojis, un viņš tev ir palīdzējis, varbūt tikt skaidrībā ar kaut kādām pat lietām. Citreiz tas ir klusums vienkārši. Un citreiz varbūt kaut kāda emocija atnāk, citreiz tu asaras sāc birdināt, un tas viss ir tavu darbs, tētis zin, ko mums izraut tajā brīdī ārā. Jo tad, kad mēs esam atklāti, tad var Tēvs darīt daudzas lietas, un ka mēs atdodam viņa rokās visas tās lietas, saprotot, ka viņš ir Dievs. Tā kā es novēlu katram no mums būt atklātiem Dievu priekšā pirmām kārtām, un tad arī viss tā, ka mēs notiksies, un tad mēs varēsim būt atklāti visur normas robežās. Esmu svētīts.